riepām aprīkoti aptuveni 80% transporta līdzekļu. Tiesa satraucoši fakti, ka arī daudz no automobīļiem, kuriem formāli ir ziemas riepas, patiesībā tās ir nodalušas un protektoru dziļums nav pietiekams. Tā ka nevien nomainiet riepas, pārbaudiet, vai tās ir pietiekami labas, bet par to, cik tās ir nepieciešams un kāda apstākļus ceļiem, droši vien labāk zinās pastāstīt Ilze laika ziņās. Jā, labrīt, par to kāda situācija uz autoceļiem nedaudz vēlāk, bet te kāds video, kur aplidojums rada diezgan lielu sajūsmu un pat arī tādu zinātkāri. Tas ir lapsēns, kuram visticamāk šī ir pirmā sastapšanās ar ziemu un ar gada laiku maiņu, un tik tiešām viņa tā zinātkāri un interesi par to, nu, tā kā iepriekš te bija ūdens. Kas tagad notiek? Kas notiek? Kur pazudis ūdens, ja tas jautājums būtu? Savukārt nākamais video ļoti labi parāda to, ka ir dzīvnieki, kam ziema patīk, kuri to izbauda, bet ir, kuriem ļoti tas nepatīk, un labākajā gadījumā viņi no tā izvairītos un savu ikdienu visdrīzākais pavadītu iekštelpās. Par laikapstākļiem. Tad šorīt neliels mākoņu daudzums, daudz viet Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā pārsvarā skaidras debesis. Zemākā gaisa temperatūra šorīt ir Ainažos -3 grādi, citviet valstī tās vārstās no +1 līdz +3 grādiem. Par braukšanas apstākļiem. Tad valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem šorīt ir apmierinoši, tie ir iekrāsoti ar zaļo krāsu. Kā liecina operatīvā informācija, tad vietām aplidojums veidojas Kurzemē. Tas jāņem vērā, dodoties savās ikdienas gaitās tuvākajās minūtēs un tuvākajās stundā. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā starp mākoņiem šodien biežāk uzspīdēs saule, lai gan Kurzemes piekrastē, tāpat arī vietām Vidzemē dienas gaitā ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Valdošais būs lēns vējš, kas vakarpusē piekrastē pastiprināsies brāzmās līdz 10–15 metriem sekundē. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 3 līdz 5 grādiem, valsts centrālajā daļā tā būs robežās no 3 līdz 4, valsts austrumos gaisa temperatūra no +1 līdz +3 grādiem, Vidzemes piekrastē līdz +3, +5. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ap 1 grādu, savukārt dienā tā būs robežās līdz +3, +4. Pareizais laiks 7:02.